Vēlēšana ceļā, ja, tik naivs neviens nav, ja, bet ir pavisam skaidrs, ka tā nav, ka tur nepastāvēt šajā valstī neviens cits kā Lukašenko attiecībā uz politiku. Tur ir arī, kā saka, grupas, kuras vairāk vai mazāk iebilst tam, ko dara Lukašenko, un cer, ka kaut kad varbūt nākotnē kaut kas varētu mainīties un viņi varētu nonākt pie varas. Ja, tur ir visi šitie Milenkeviči un citi ļaudis, kas Baltkrievijā dzīvo un nodarbojas ar politiku, opozicionāri, vienlaikus, skaidrs, ka viņu iespējas nonākt pie varas ir stipri vien ierobežotas, tāpēc, ka attiecīgais autoritārais līderis faktiski kontrolē visu piekļuvi politiskajai sistēmai. Ja. Sociālais un ekonomiskais plurālisms. Mēs zinām, ka var būt autoritārismi, kuros sociālais un ekonomiskais plurālisms pastāv, un tāds, piemēram, ir lielā mērā Ulmaņa Latvija no 34. līdz 40. gadam. Lai gan šajā laika posmā, Ulmaņa diktatūras laikā, patiesībā tas politiskā un sociālā un ekonomiskā plurālisma līmenis krietni vien samazinājās Latvijā, tāpēc, ka tur tik nacionalizēti uzņēmumi, ja, ka valsts pārņēma uzņēmumus dažus tādus kā, piemēram, konfešu fabrika Laima, kuru jūs varbūt būsiet dzirdējuši. Vai ne? Vai alus fabrika Aldaris, kas īpaši noteikti patīk bārdainajiem jauniešiem. Es nezinu, kāpēc tā bārdas vienmēr saistās ar lielu mīlestību uz ālu, man arī tāda ir. Lūk, un tas Ulmaņa laikā samazinājās, ja, Latvijā šis sociālais un ekonomiskais plurālisms, bet vienlaikus tas nebija tā, ka viss tiktu atņemts privātajiem un viss tiktu nodots valstī. Tas, kur visu atņem privātajiem un visu atdod valstī, tas ir vairāk raksturīgs totalitāriem režīmiem. Ja? Mēs zinām, ka pasaulē pastāv virkne autoritāru režīmu, kuros ir ļoti pat labi aizsargāts privātīpašums, un tur tāda klasisks piemērs, kas tiek bieži pieminēts šajā kontekstā, ir Pinochets. Es nezinu, vai jūs kādus tādu zinat, kur tāds bija? Augusto ģenerālis. Čīlē, tieši tā, jā, tas bija tas no 80. 90. gadu. Viņš, man liekas, sāka 70. gados un beidz 90. gadu sākumā viens autoritārs diktators, kurš patiesībā nevis mēģināja pakļaut tautsaimniecību savai kontrolē, bet gluži otrādi, kā autoritārs diktators mēģināja ieviest brīvā tirgus principus un patiesībā padarīja Čīli par salīdzinoši pārtikušu valsti. Tieši tādēļ arī tā komunistu aizsāktā Pinocheta lamāšana ir tikai pa daļai patiesa, tāpēc, ka viņš savā ziņā bija kaut arī diktators, bet vienlaikus, kā mēs šodien teiktu, progresīvs diktators. Ja, respektīvi tāds, kurš no vienas puses politisko varu nevienam netaisās atdot. No otras puses, tas ir diktators, kurš vēlas modernizēt savu valstu un piecieš tieši šīs modernizācijas vārdā piecieš arī, zinām, sociālo un ekonomisko plurālismu. Es domāju, ja mēs raugāmies uz Vladimiru Vladimiroviču, mūsdienu Krievijas federācijas prezidentu, tad tur, protams, ir dažādi argumenti iespējami, bet viņš arī lielā mērā, es pieļauju, redz sevi tieši kā tādu, respektīvi kā diktators, ja? Kas varbūt būtu bijis, teiksim tā, kā autoritārs līderis, tas būtu varbūt pareizāks, jo viņš gal galā varu ir pārņēmis nevis kaut kādu, tur es atvainojos, apvērsuma rezultātā, bet gan demokrātisku vēlēšanu rezultātā. To neviens nevarētu tā kā noliegt skaidrā prātā. Ja? Bet skaidrs, ka viņš arī sevi redz kā tādu valsts modernizētāju. Ja? Un Puķina īstenībā pirmais prezidentūras termiņš bija pat ļoti liberāls ekonomiskā nozīmē. Ja? Tajā ziņā tas ir šie autoritārie režīmi. Attiecībā uz šiem autoritārajiem režīmiem pēdējo gadu laikā viņi ir visādos veidos savairojušies pasaulē, un līdz ar to arī tur būtu iespējama kaut kāda, kā saka, apakšklasifikācija, kā šos autoritāros režīmus klasificēt, bet pagaidām mums pietiks ar vienu šo iedaļu. Ja? Ideoloģija
Autoritāriem režīmiem īstenībā ideoloģija nav galvenajā vietā. Piemēram, kāda ideoloģija ir Lukašenko? Viņam, protams, ir kaut kādi runu rakstītāji, kas viņam uzraksta kaut ko, cik ļoti viņš iestājās par Baltkrievijas ekonomisko izaugsmu un par to, kāds viņš patriots ir. Vai ne? Bet viņš nedomā, tieši tāpat kā Ulmans nedomāja, ka viņa režīma pastāvēšanas galvenais uzdevums ir uzspiest cilvēkiem kaut kādu vienu noteiktu domāšanas veidu. Autoritārie režīmi ar to nenodarbojās. Autoritārie režīmi lielākoties, kamēr tu paklausi tam, ko tev saka konkrētais līderis vai konkrētā līdera grupa, tikmēr viņi nejaucās tajā, ko tu tur domā savā galvā. Ja? Tad, lūk, mobilizācija, zemes politiskās mobilizācijas līmenis. Autoritārie režīmi lielākoties nav tie, kas aizraujas ar kaut kādu milzīgu masu politisku akciju veidošanu, ar kaut kādām masu organizācijām un tā tālāk. Tāpēc, ka tās masu organizācijas var sākt viņas vien pašas vienā brīdī apdraudēt. Ja? Autoritāriem režīmiem ir raksturīgs zemes politiskās mobilizācijas līmenis. Un autoritāros režīmos līderu varu ierobežo paredzamas, bet diezgan slikti noteiktas normas. Tas nozīmē to, ka autoritārajam līderim, kamēr viņš ir autoritārs, ir jārēķinās ar to, ka viņam līdzās pastāv arī dažādi citi argumenti un apsvērumi, un viņš nav pilnībā visvarens, tā kā tas ir totalitārajiem līderiem. Ja? Tad, lūk, tagad mēs esam pie totalitārismu kā politiska režīma. Kas ir totalitārisms? Totalitārisms ir patiesībā tāds politisks režīms, kurš balstās ļoti lielā mērā uz kaut kādu vienu obligātu stāstu, kurš ir jāuzspiež un jāpadara obligāts visai sabiedrībai, tai skaitā arī ar vardarbīgām metodēm. Totalitārisms ļoti bieži balstās viena līdera kultā un faktiski nenošķir cilvēku privāto dzīvi no publiskās dzīves. Proti, totalitārisms ir totalitārs tajā ziņā, ka tas cenšas kontrolēt arī cilvēku privāto dzīvi. Piemēram, viņi ļoti interesē, ko jūs tur domājat, un vai jūs gadījumā kaut kāds nepareizs anekdotes nestāstat mājās. Vai tikai jūs gadījumā tur, kā saka, neesat pārāk reliģijos komunistiskā režīma ietvaros? Jo tas varētu norādīt, ka jūs neesat īsti lojāls valdošajai politiskajai doktrīnai. Ja? Totalitārisms tieši ar to ir totalitārs, ka viņš jaucās tieši šajos privātajos cilvēku dzīves aspektos un mēģina tos kontrolēt. Ja? Totalitārisms tajā ziņā ir tāds fenomens, kas, protams, Eiropas vēsturē vistiešākā veidā saistās ar nacistisko Vāciju un staļinistisko PSRS. Kaut arī vārds totalitārisms pats no sevis ir nācis no viena cita režīma, kurš arī varbūt mēģināja būt totalitārs, bet dažādu kulturālu apstākļu dēļ nespēja, proti Musolīni Itālija. Šis vārds totalitārisms kā pozitīvs apzīmējums, ja, ir nācis no Musolīni Itālijas. Un tā pamat raksturlielumi ir šādi. Ja. Politiskais plurālisms nav. Ir skaidrs, ka šajā sistēmā visu varu kontrolē viena valdošā partija, kurai patiesībā nav nekā kopīga ar partijām tādā demokrātiskā nozīmē, kā tās, kas te cīnās uz Saeimas vēlēšanām, bet gan tā ir viena partija, kura īstenībā šīs partijas darboņu acīs iemieso faktiski visu labo, skaisto un cēlo, un viņai ir savu veidu vēsturiskas tiesības pārvaldīt sabiedrību ar jebkādiem līdzekļiem. Ja? Vēsturiski šādas partijas tēls, proti partija, kas patiesībā ir saaugusi ar valsti. Ja? Viena partija. Nevis daudzas partijas, kā tas ir demokrātijās, bet viena partija, kas patiesībā ir tāda, kā saka, valsts struktūras ideoloģiskais pamats. Ja? Šādas partijas pirmais vēsturiskais incidents ir Vladimira Iļiča Uljānova Ļeņina veidotā
Viskrievijas komunistiskā, boļševiku partija 20. gadsimta sākumā, taču pēc tam šīs partijas kā vienīgās partijas, respektīvi cilvēku grupa, kur viena pati pārvalda valsti un kurai patiesībā var arī nebūt nekāds demokrātisks mandāts, tāpēc, ka viņas mandāts nāk no tā lielā ideoloģiskā stāsta. Ja? Šīs partijas tiesības valdīt nāk nevis no tā, ka viņus kāds būtu ievēlējis, bet gan no tā, ka šī partija gluži vienkārši pārstāv to pareizo stāstu par sabiedrības attīstību, ja? Kā komunistiskā partija vai kā nacionālsociālistiskā vācu strādnieku partija, tā sauktā nacistu partija. Ja? Sociālais un ekonomiskais plurālisms nepastāv, ideoloģijai izcili lielu lomu totalitārā režīmā. Ir viena valdošā ideoloģija, kas apraksta nākotnē sasniedzamo utopiju. Ja? Totalitārie režīmi ir tie, kas, kā jau mēs te runājām, kuri patiesībā redz sevi nevis kā vienkārši kaut kādu tehnisku, politisku problēmu risinātāju, bet gan kā tie, kas pilnībā pārveidos sabiedrību un pilnībā pārveidos arī pašu cilvēku. Ja? Tas ir tas nākotnē aprakstāmās utopijas stāsts, ir tā ideoloģija. Ja? Kā piemēram nacistu ideoloģija balstījās uz tādu vīziju par āriskās rases, labāko, likumiskāko āriešu valdīšanu pār visu pasauli, vismaz pār Eiropas kontinentu un iznīcinot tur, vai vismaz pakļaujot dažādas mazvērtīgākas rases. Ja? Komunistiskā utopija balstījās uz priekšstatu par bezšķīru absolūti sociāli taisnīgu sabiedrību, kurā visi kopā cilvēki ražos un visi kopā patērēs un nebūs nepieciešamība pēc egoistiskas mantrausības un tā tālāk. Ja? Mobilizācija komunistiskajiem, totalitārajiem režīmiem raksturīga ekstensīvā mobilizācija uz entuziasma, ja, tāda, kā saka, masu entuziasms, ļoti daudz režīmu radīto organizāciju. Kā jau mēs te runājām par tiem visiem pionieriem un tā tālāk, vai ja vēlties Hitlerjugendu, vai ne, un visādām citādām jaukām organizācijām, kādas totalitārie režīmi kādreiz ir radījuši. Ja? Vēlreiz mobilizācija ļoti augsta. Ja? Totalitārā mobilizācija, tas ir tas, ko mēs, es nezinu, vai kāds no jums, jūs to, paldies Dievam, jau neatceraties vairāk, bet es savulaik, būdams maziņš bērniņš, tiku kopā ar savu jau aizsaulē aizgājušo krustmāti, piedalījies vienā 1. maija demonstrācijā, kur bija jāiet visiem obligātā kārtā pa visu pilsētu cauri ar sarkaniem karogiem, lai parādītu, cik ļoti mēs mīlam partiju un cik ļoti mēs priecājamies par to, ka, kā saka, Latvijā pastāv šī komunistiskā iekārta. Ja? Tas ir ekstensīvi, daudz, ja? Mobilizācija visiem, jebkuram ir jābūt kaut kā. Tieši tāpēc, piemēram, padomju totalitārisms, tāpat kā arī nacistiskais, ļoti skeptiski raudzījās uz to, ka cilvēkiem ir kaut kāda privātā dzīve vai kaut kas tam līdzīgs. Un tieši tāpēc padomju režīmam patika, ka viss notiek publiski, arī viss. Viņš negribēja atstāt to cilvēku vienu pašu ar sevi. Viņam gribējās, lai tas cilvēks ir nemitīgi iesaistīts, lai viņš ir nemitīgi kaut kā uz skatuves. Ja? Tieši tāpēc arī, piemēram, tika mazinātas tāda privāta institūcija nozīmes sabiedrībā, piemēram, kā bērnu audzināšana. Tieši tāpēc joprojām ļoti daudz ilgojās pēc tās situācijas, kāda bija nesen, proti, ka bērnu audzināšana bija valsts atbalstīts pasākums, un tāpēc arī Rīgā ir sacelti tie daudzie bērnu dārzi, vai ne? Kurus tagad pēc neatkarības atjaunošanas pat daļai ir aiztaisījuši ciet, vai arī publiskās ēdnīcas. Ziniet, tur, kur šobrīd atrodas tas, kā viņš saucās, tas ir Domina, vai ne, pie Zemitāna stacijas. Tajā vietā atrodas tagad lielveikals, bet savulaik tur atradās fabrīka VEF, kaut kāda pirmā superlielā
automatizētā ēdnīca, kur tad baroja tos VF strādniekus. Ko tas nozīmē? Tas ir ne tikai vienkārši tāds, kā saka, lai būtu kur ieēst cilvēkiem, bet tam ir arī zināms ideoloģisks vēstījums, ka cilvēki, lai ēd kopā, lai nāk uz ēdnīcām ēst. Ja? Tāpēc, ka tas ir kaut kādā ziņā pareizāk, nevis tur ierauties tajā savā dzīves vietā. Ja? Tieši šī tā mobilizācija, proti, ka cilvēki visu laiku ir kaut kādā ziņā ārkārtīgi politizēti, ja? Un atrodas nemitīgi publiskā telpā, kura viņi, protams, novēroja. Kā jau tas ir pieņemts patiesībā, totalitāros režīmos nav varas robežu līderiem, līderi nav prognozējami, rekrutācija nosaka uzticību un karjeru partijā, respektīvi. Totalitārie līderi patiešām ir tie līderi, kuru vara faktiski ir neierobežota. Ja? Jūs tā padomājat par to, cik milzīgi bija ietekme faktiski viena cilvēka gribai, gan attiecībā uz nacistisko, gan attiecībā uz staļinisko režīmu Padomju Savienībā, tad jūs redzat, ka faktiski tam cilvēkam viņiem nebija ne ar ko jārēķinās. Ja? Viņi varēja savus tuvākos draugus un tuvāko draugu sievas aizsūtīt uz gadiem uz gulāgu, vai ne? Viņiem nebija neviens tāds, ar ko viņiem būtu jārēķinās. Ja? Tā kā tas notika, es nezinu, ka Vjačeslava Mihailoviča Molotova sieva Poļina Žemčužina. Tas ir tas pats Molotovs, kurš jums droši vien ir vislabāk zināms saistībā ar Molotovu-Ribbentropu paktu. Staļins viņa, kaut arī tas bija viņam viens no viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem, faktiski vēl no paša 20. gadsimta sākuma. Staļins viņa sievu vienkārši aizsūtīja kaut kur pie baltajiem lāčiem, lai nemaisās pa kājām, vai ne, un Molotovs tur neko nevarēja iesākt, tāpēc, ka, ja tā teikt, totalitārais līderis šādi vēlās, viņš var darīt jebko, kas viņam ienāk prātā, un neviens viņam neko pretī nerunā. Ja? Tad, lūk, posttotalitārais režīms. Posttotalitārais režīms ir tāds režīms, kurš kādreiz ir bijis totalitārs, bet kurš pamazām ir kļuvis šķobīgāks un pamazām attīstās tādā autoritārisma virzienā vairāk. Ja? Kur politiskais plurālisms nepastāv, jo patiesībā partija joprojām monopolizē varu. Sociālais un ekonomiskais plurālisms pamazām sāk pastāvēt. Es nezinu, vai jūsu vecāki vai vecvecāki noteikti var jums pastāstīt par dažādiem vēlīnā padomju laika politiskā režīma īpatnībām. Parādījās tādi slaveni fenomeni kā melnais tirgus. Parādījās tāds, kas nozīmē to, ka tās preces, kuras nevarēja dabūt oficiāli veikalā, tās vienmēr varēja sarunāt no čomiem. Ja? Piemēram, riepas, ja bija deficīts, tad riepas varēja nopirkt no kāda, kā saka, zem rokas. Ja? Tieši tāpat tajā laikā parādās arī tāds fenomens kā tā dēvētais samizdats. Kas ir samizdats? Tas nozīmē to, ka cilvēki mājās uz mašīnu raksta pārraksta dažādus aizliegtus literārus darbus un dod viens otram lasīt. Tas ir viens fenomens, kurš bija raksturīgs tieši šim posttotalitārajam režīmam. Ja, proti, tam, kurš ir bijis kādreiz totalitārs, bet tagad ir nosacīti liberalizējies. Tiesa, viņš nav liberalizējies tik tālu, lai viņš kļūt par kaut ko līdzīgu demokrātijai nekādā gadījumā. Viņš ir vienkārši, sašķobījies. Ja? Viņš vairs nav tik strikts un tā ticība, un tas ir būtiski, ticība tai valdošajai ideoloģijai, kura totalitārajam režīmam ir fundamentāli nozīmīga. Posttotalitārajam režīmam ir jau kļuvusi par tādu ritualizētu pakaļdarināšanu, kas vairs nav saistīta ar to entuziasmu. Ja? Proti, ka cilvēki it kā izpilda visu, ko no viņiem liek. Ja? Iet demonstrācijās, piedalās kaut kādos mītiņos, bet tas viss ir tā gariem zobiem, un neviens patiešām vairs netic, ka kaut kāda utopija varētu būt tuvākajā nākotnē iespējama. Ja? Tas taču ir pavisam skaidrs, ka padomju režīmu pastāvēšanas vismaz pēdējos 20 gados neviens pat no partijas augstākajiem līderiem
neticēja, ka tuvākajā nākotnē reāli iespējams kaut kas tāds kā komunisms. Ja? Bet visi, neraugoties uz to, turpināja tēlot, ka viņi tic šai komunistiskajai ideoloģijai, ka viņi piedalās šajos masu pasākumos un tā tālāk un tā tālāk. Tas pats arī attiecās uz mobilizāciju, līderu harizma samazinās, un šo līderu rīcību ierobežo partijas iekšējā demokrātija, restīvi tajā ziņā, ka šis līderis jau vairs nav tā, kā mēs te to runājām attiecībā uz Staļinu, ja? Bet ka viņam parādās, viņam līdzās dažādi jau alternatīvi politiski faktori, ar kuriem viņam ir jārēķinās. Klasisks piemērs ir, protams, Nikita Sergejevičs Hruščovs, kuru 1964. gadā nevis nogalināja un nevis aizsūtīja kaut kur tālu projām, bet gan vienkārši viņa paša partijas čomu, ja, ar Leonidu Iļiču Brežņevu priekšgalā vienkārši noņēma no amata un pateica, ka vecais atpūties, tu mums vairs nepatīc, ja, tā prasti sakot. Ja. Kas ir nevis totalitāra, bet kas ir posttotalitāra režīma izpausme. Ja? Sultānistiskais režīms ir tāds režīms, kurš vairāk ir rakstīts ļoti vāji modernizētām sabiedrībām. Tas pirmais, kas nāk prātā, lai jūs varētu iedomāties, kāds izskatās šāds sultānistisks režīms, ir Centrālā Āzija. Visas tās sauktās stānas. Tās ir tie politiski režīmi, kuros lielākoties pie varas ir kāds viens konkrēts cilvēks ar savu visbiežāk ģimeni vai klanu, kurš valda pār šo vāji modernizēto lielākoties zemnieku vai lopkopju sabiedrību, nepazīstot pilnīgi nekādus tiesiskus vai institucionāls ierobežojums. Ja? Sultāns, ja? Citiem vārdiem sakot, tāds politisks līderis, ja? Kurš ar to savu personu, ja? Personificē šo režīmu. Tur ir ļoti bieži pastāv tāds ļoti jauks personības kults, ja? Taču viņa tā valdīšana lielākoties balstās nevis kaut kādā ideoloģijā, bet gan viņa paša ģimenes vai klana struktūrā, ja, kura tad arī nodrošina viņam šo iespēju palikt pie varas. Un šāds